Labdien! Šī video virtuve un turpmāko laiku jums būs Žana. Šodien pagatavošu skābu kāpostu zupu. Šo recepti atbalsta trauku veikals ķēdes Avēn. Tā man vajadzēs gaļas buljons, vārīt lielopu gaļu, skābēt kāpostu, sīpolu, selerijas sakni, milti, sāls, cukurs, pipars, tomātu pasta un auga eļļa. Tā, sākšu ar to, ka kāpostiem nospiež lieko sulu. Un, ja kāposti pārāk skāb, tad var arī noskalot ar ūdeni. Kāpostus liek katliņā. Pievieno dažas karotes eļļas un nedaudz ūdeni, kādu pusglāzi. Un sautē zem vāka minūtes 50. Atkarīgs no kāpostiem. Jāsautē uz lēnas uguns. Kad kāposti jau ir gandrīz gatavi, tad pievieno gaļas buljonu. Un vēl karsē. Pa šo laiku dārziņus sīki sagriezt, iepūt sīpols un selerijas sakni. Dārziņus apcep pannā ar eļļu. Līdz viņi tādi zeltaini. Un arī pa šo laiku gaļu sagriež sīkākos gabaliņos. Lai pagatavot buljonu, tad gaļu ar kauliņu vajadzētu vārīt kādas 2 stundas, līdz gaļa mīksta. Tagad dārziņiem pievieno tomātu pastu, tējkarotīti cukuru. Un karsē kādas minūtes 2-3. Pievieno kāpostiem, izmais un vēl karsē 10 minūtes. Recepti atbalsta trauku veikals ķēdes Avēn. Un tagad pannā lej nedaudz eļļu, dažas karotītes un miltus. Tos apcep. Gaļu liek zupai klāt. Tagad miltiem klāt pievieno nedaudz šķidrumu no zupas, lai atšķaidītu miltus, lai nebūtu kunkuļi.
Nu, ja nepieciešams, tad vēl pielēs šķidrumu. Un to visu savieno ar zupu. Un uzkarsē. Skābu kāpoja zupa gatava. Viņa ļoti sātīga un garšīga. Un pēc vajadzības arī vēl beigās pieliek sāli un cukuru. Nu, lūk, zupiņa pusdienām vai vakariņām ir gatava un atliek novēlēt labu apetīti. Paldies par uzmanību. Seko, balso, komentē. Uz tikšanos! Šo receptu atbalsta internetu veikals ķēcelē. Visi virtuves piedaram vienā vietā.